Sākoties karam, daudz ir aizdomājušies par to, kur uzņēmumi tad ir tie, kas nopelna visvairāk no kara rēķina. Vai tie ir lielie amerikāņu ieroču kontrakti, vai tie ir krievi ieroču ražotāji un krievu armija? Īstenībā ne, tās visas ir muļķības. Visvairāk no šī kara ir iegūši tieši Eiropas ieroču ražotāji, jo pastieties kaut vai Angļu BAS sistēmas, Itāļu Leonardo SPA, Vācu Rheinmetall vai Zviedru Saab. Jūs redzat to, ka viņa akciju pieaugums ir nesalīdzinām labāks nekā kaut vai lielāko amerikāņu ieroču ražotāju kompāniju akcijas. Un par Krieviju nemaz nerunājot, jo Krievija Eiropiešiem ir pazaudējusi visus eksporta tirgus, un Eiropiešu ieroču kompānijas ir izvirzījušās otrajā vietā pasaulē aiz amerikāņiem. Tāpēc mūsu pašu reģionāli Eiropieši ir ieguvēji no šī visa, nevis kaut kādi Krievi vai amerikāņi.